Esam digitūbi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un CERT.LV. Un kur visi tie dati glabājās, bāc? Iedomājies, cik daudz pasaulē ir mūzikas un cik daudz vietas tie faili aizņem, jo tie ir smagi faili. Jo tas jau nav MP3, jo tur jau ir laviņš, vismaz. Šodien mēs runāsim par datu glabāšanu. Latvijas Valsts radio televīzijas centrs datu centra biznesa virziena vadītājs Jānis Delviņš pie manis ciemos. Jānis, čau! Čau, Egon! Un tev arī ir pavasara balss. Man tāda, man liekas, no dzimšanas ir. Ok. Kompliments. Es speciāli tev sapucējos, uzvilku tādu bišķi dumakaino. Klausies par tiem failiem. Ir vispār apzināts, cik daudz failu ir noglabāts. Es atceros, ka nesen bija ziņa par to, ka YouTube loģiski ir vislielākā datu glabātava pasaulē. Ja mēs runājam par satura vienībām, visvairāk vienība ir YouTube, bet par Latviju mums ir skaidrs, kas cik daudz glabājās. Par Latviju droši vien, ka tādi dati nav ievākti, bet tas tāds fun information vai interesantā informācija ir tas, ka pagājušais gads tur arī noglabāts un apritē, bet tas apritē ir 173 zetabaiti aptuveni, ir pa pagājušo gadu tikai saražoti no jauna. Un zetabaiti bija cik terabaiti? Ir zetabaiti 1024 petabaiti, tad ir viens petabaits ir 1024 terabaiti un tā pie mums zināmākajiem apjomiem. Pirms 2 nedēļām mēs ar Vinētu runājām, ka pasaulē pieaug datu apjoms. Tad mēs arī mēģinājām skaitīt. Latvijas Valsts radio televīzijas centrs ir lielie datu centri 8 gabali šobrīd. Un es saprotu, ka tagad mēs ejam jau uz 9. Kur zemē būs? Jā, precīzi, tieši tā. Vinētu pareizi šo informāciju iedeva. Klausies, bet tur 8 jau nav. Ka visiem datiem tagad pietiek vietas. Droši vien 10 vēl nepietiek vietas, 250 nepietiek vietas. Mums ir tik daudz vietas, lai tos datu centrus izvietotu. Katrā gadījumā šeit jāskatās no tādām 2 perspektīvām. No lietotāja perspektīvas tā ļoti vienkārši. Pasaulē, tātad 2 lielākie, tad ir tas, kas ir, telefonu lietotāji, ir Google, ir, savs stores un mākonis, ja mēs to saucam, un ir iClouds, un tad ir Apple pasaulē, jā. Precīzi, un tad ir vēl dažādāki mazāki, līdz ar to, tāda datu centra operatori, kas ir, viedoļi, kas esam mēs, tas, skaidrs to apjomu, mēs pat, nevaram tā izkalkulēt. Mēs viņiem, dodam vietu, dodam infrastruktūru, redundantu, kas ir rezervēta ar, 99,98% pieejamību gadā. Tad attiecīgi ir kaut kāds laiks ir, šim te uzturēšanas pasākumiem, un līdz ar to, tad šajā te vienā, datu centrs pēc būtības ir tāda sirds, un attiecīgi, cik katrai sirdī ir kaut kāda kapacitāte, to jau tādā tehnoloģijā var pielāgot, Tātad viens skapis var tur būt līdz pat petabaitiem, un uz leju, atkarībā no tā klienta vajadzības. Kā jūs nodrošināt to, ka dati ir drošībā? Tādā ziņā jums ir pašiem vēl iekšējās savas kopijas? Tad mēs esam datu centra operators, kas principā piegādā pakalpojumu tiem mākoņiem vai dažādākiem. Līdz ar to mēs kopijas paši netaisam, bet mums ir svarīgi šī te infrastruktūras pusē. Un tad infrastruktūras pusē ir tas, ka mūsu, kā LVRTC 100 gadu vecs uzņēmums vai jauns uzņēmums, tad vienmēr priekšplānā ir izvirzījis drošību. Līdz ar to, tad mums ir svarīgākais nodrošināt drošu pieejamu infrastruktūru, tā skaitā datu centra dzēsēšanu, elektroapgādi un fizisko drošību. Kādas datus mēs glabājam tad Latvijas Valsts radio televīzijas centra glabātavās? Kopumā tas portfels sastāv apmēram vairāk kā puse valsts. Tas ir valsts iestādes. Valsts iestāžu un kapitāla sabiedrību uzņēmumu dati glabājās LVRTC, bet tas nav tikai. Un šis te portfels arī sastāv no starptautiskiem internetu servisu piegādātājiem.
Bet es kā privātais arī varu izvēlēties jūs kā savu datu glabātāju. Nezinu, man ir baigā fotokolekcija, un man vajag pie jums. Es kā privāta persona drīkstu pie jums iegādāties pakalpojumu? Drīkst, bet tas vairāk būs pakalpojums sniedzējs, kas piegādā šo te mākoni. Ja? Nu, un līdz ar to mēs esam tā kā B2B vai business to business. Datu centra operators līdz ar to iespējams, kad ir kādam no mākoņu pakalpojumiem ir tikpat labi šī te glabātuve atrodas pie mums. Bet, privāta personai tas vienkārši ir daudz sarežģītāk. Tev jāparedz ir infrastruktūra, sava serveri, cietie diski un tā tālāk, un tas nav lietotāja līmenis. Ko tu ieteiktu parastam lietotājam? Jo ir, protams, versijas. Tās pašas fleškas, kas šodien jau ir gudrās, ātrās un baigi ietilpīgās fleškas, varam izmantot ārpakalpojumus, tāda arī pa pilnām, bet tev jāzina, kuras valsts pārstāvēts ir tas uzņēmums, ko tu ieteikti cilvēkam, nezinu, kaut kāds top trīnieks. Cilvēkam parastajām, kuram ir, nezinu, liels lērums ar bildēm, kas arī ir smaga lieta, vai video faili. Droši vien, ka no tāda viedokļa jāraugās ir, vai ne, cik paranoisks ir pats lietotājs. Jā. Tad ir cilvēku grupas, kas vēl projām izvēlās kaut kādus savus, teiksim tā, kā duplikātus vai arī kā patieso, vai vienīgo datu glabāšanas avotu, kaut kādus savus ārējos cietos diskus, un tad ir lietotāji, kas izvēlās, mākoni. Mākonis nozīmē to, ka pats tas pakalpojums sniedzējs, no kā tu pērc vai kāds cits lietotājs, vienalga neatkarīgi, kas notiek ar infrastruktūru, viņiem jānodrošina tai datu piekļuvai. Līdz ar to no tādas globālākas perspektīvas noteikti, ka mākonis ir drošākais veids, bet privātais mākonis. Tātad attiecīgi, kas ir ar tavu aizsargātu lietotāju vārdu, paroli, dubulto autentifikāciju un tā tālāk. Jo tādā ziņā, ka tad ir tas pakalpojums sniedzējs, kas šo mākoni piegādā jau pats tad nodrošina to, lai tev patstāvīgi būtu pieejama tā, teiksim, tie dati, kas vai bildes vai vidīgi vai muzons, kas tev tur ir iekšā. Kaut gan muzonu droši vien, kad pagaidām, reti, kurš glabā, ir jau tās... ja tu pats esi radītājs. Jā, tieši tā. Līdz ar to, tad ir viss tā drošības politika, jau tad ir jāvēršās pie tā pakalpojuma sniedzēja. Tad viņi jau sīk un smalki apraksta. Tikai jautājums ir, cik daudz no lietotājiem lasa drošības politikas, kas ir mūsu aplikācijās. Itin bieži mēs vienkārši čik sakrošķinām. Jā, saka, apstiprinām. Bet, ir vērts izlasīt to, jā. Tad attiecīgi tur ir aprakstīts gan tas, kur tie dati, teiksim tā, cirkulē, un tā ir vērtīga informācija. Datu ABC mums vajag noskaidrot, kā tas fiziski notiek. Tas, ka mākonis mums visiem zināms, ka tas ir mākonis. Mēs zinām divus veidu mākoņus. Viens ir tas mākonis, debesīs, otrs ir tas mākonis. Viņš ir reāli mākonis, viņš uz zemes atrodas, vai kurā vietā tas atrodas? Noteikti tas atrodas uz zemes. Tas ir vienkārši... Kāpēc viņš sauc mākoni? Tā ir tāda IT pasaules kaut kāda inovācija arī šajā te jautājumā. Es pat nemācīšu precīzi pateikt, kurš ir tas autors. Tāpēc es paņēmu abecīti. Pamatiņš. Jā, kurš ir tas autors, kāpēc to sauc par mākoni, nevis par debesīm vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, cloud atvasinājums, tad latviski. Bet kā tas viss fiziski notiek? Tas fiziski notiek, kad mākoņu pakalpojums sniedzējam pēc, teiksim, īstākajām drošības tādām un visām tādām darbības vadlīnijām ir jābūt dublētai infrastruktūrai. Tas nozīmē to, ka šis te mākonis, kas ir tev kā privātam lietotājam, visticamāk atrodas dublikāti vairākās vietās. Tātad, attiecīgi, ja fiziski kaut kāda ir nepieejamība uz kaut kādu nedaudz laiku vienai vietai, līdz ar to ir arī pieejama tā otra lieta. Un, protams, tālāk tad ir par privātiem mākoņiem, kuri, pieņemsim, uzņēmumiem, kuri vēlas, teiksim, savu privāto mākoni, nevis turēt kaut kādā tādā publiskajā mākonī, tad viņi paši pārliecinās par to, vai šis konkrētais uzņēmums, pie kā šo te mākoni vai datu glabātu virtuālo mēs turam, un tad viņš skatās jau tālāk, attiecīgi, vai tur ir attiecīgi divas duplikācijas vietas fiziski nodalīts, un kādi tad ir parametri tām fiziskajām vietām, jo šeit arī, datu centrs tā nav tāda vienkārša infrastruktūra, tādā fiziskā līmenī vienam
vienam datu centram, tādām pēc pareizākajām vadlīnijām ir divas redundanci. Tā ir tāda atvasinājums vārds no redundancija. Ja. Līdz ar to ir tās divas puses, ja, kad ir divi pievadi elektroenerģijai. Ja gadījumā viena vai otra kaut kādu brīdi nav pieejama, tad ir tas nākamais līmenis, kad ir tā rezervētā elektrobarošana ar dīzeļģeneratoriem nodrošina, un tad vēl ir nākamais līmenis, kad ir UPS baterijas, ja, kas nodrošina, ja gadījumā ir, tur viņš pārslēdzās visu automātiski. Un tad vēl nākamajā līmenī ir šī te savienojumība, jo skaidrs, ka ja datu centri ir kā sirds, ja, tad optiskie kabeļi ir kā asinsrīte. Ja. Un savstarpēji savienojumība arī notiek tieši tādā pašā dublikācijās. Ja, tad tāda prakse ir, kad ir divi neatkarīgi ievadi, optiski, fiziski, pa kuriem tie dati ceļo no vienas uz otru pusi, bet tad jau pasauli jau dzen uz to un ir, mākoņu pakalpojumu sniedzēji, kas prasa no datu centru operatoriem tādiem kā mēs, varbūt ne pakalpojumi, bet jebkuri internetu servisu tādu sniedzēji prasa, lai datu centriem fiziski būtu ne tikai 2, bet arī 3 un 4 neatkarīgi ievadi, lai pie kaut kādiem apstākļiem, ja gadījumā kāds no datu pāreides kanāliem nedarbojās, tad viņi varētu tieši tos pašus datus nosūtīt pa otru. Ņemot vērā, ka mēs šobrīd būvējam, kā tu iezīmēji, jau 9. Datu centru, tāds būs Kurzemē, kur atrodas pārējais, nejautāšu, tādā ziņā nav arī tik svarīgi. Jo to kartu droši vien labāk arī ēterā ārēs nemaz nestāstīt, ka tur mums ir, te mums ir, un tie ir no drošības mēs aptuvenās lokācijas norādām, bet skaidrs, ka tie, kas ir industrijā iekšā un kas ir mūsu tiešie klienti, tie jau zina, kur atrodas. Bet tas, ka mēs būvējam tagad 9. ir divas lietas. Tas nozīmē, ka Latvijā digitālo datu apjoms pieaug, jo visu laiku ir vajadzība pēc jaunas glabātavas. Otra lieta, mēs esam baigi moderni, tāpēc, ka, ja mēs tagad būvējam to 9. tas ir diezgan skaidrs, ka tas būs modernāks par 1. Noteikti, bet neviennozīmīgi, tāpēc, ka arī tādai datu centram dzīves cikls ir, tādi varētu teikt, no 10 līdz 15 gadi atkarībā. Un tad visi jānomaina. Tas notiek paralēli, un tāpēc arī tas ir kompīts, principā, tikai milzīgs kompīts. Jā, un līdz ar to no tādas pieejamības viedokļa mūsu pirmais datu centrs ir tieši tādā pašā līmenī, kā mūsu tagad jaunprojektējumais būs. Tas ir kādā atvēršanas svētki, kad jāiet tā lenta sagriezt. Kā jau ar būvniecību, jā. Bet tas plāns ir 27. gada sākumā, griezt to lentīti. Klau, bet līdz tam, kamēr mēs griežam lentīti, mēs esam daudz runājuši arī par digitālajiem atkritumiem. Kā jūs nodrošināties? Jau šajā gadījumā mēs noskaidrojam, valsts iestādes ir galvenie datu centru savu datu noguldītāji, sauksim to tā, tie, kas noliek glabāšanā. Tur uzpasē, lai pa laikam kaut kāds, mēstulis netiek glabāts. Jo tu jau fiziski nejautā tam datu centra klientam, kādi jums tur ir faili. Tā nav nemaz tādas tiesības. Tās nav tiesības, un tā ir arī mūsu politika. Mūsu klientu līgumos ir arī tas, kad mēs, esam pilnībā diskrēti pret to, bet tas, ar ko mēs darbojamies ar lietotāju paradumiem. Ja? Tad tas jau ir pats tas, kā saka, Māslova piramīdas augšgals, ja? Kad lietotāju paradumi, pašlaik tādā ir, varētu teikt, kad savā ziņā lielākā daļa vairums tam ļoti nepievērš uzmanību. Tai skaitā, kas ir tas viens no lielākajiem, lai cik dīvaini tas nebūtu, kad skaidrs jau, ka kaut kāda Word faila vai rakstāmie faili jau nav tas lielākais. Tas, kad mēs apmainamies savstarpēji patstāvīgi un nedzēšot ārā šajās te mūsu aplikācijās augstas rezolūcijas video un bildes, tas ir tas lielākais, tas noslogojums no tāda lietotāja līmeņa. Paskatieties savos telefonos. Visdrīzāk lielākā aplikācija, aplikācija kā WhatsApp, piemēram, tur būs visvairāk. Precīzi. Visvairāk aiziet cieto disku. Tas ir augšgalā. Un tāpēc, ka tur ir pilns ar, tas jau nav teksts tās, tas ir bildīts, mēs sūtām. Precīzi. Tagad jau arī pasaulē jau skaidrs, kad domā pie tā, un mākslīgais intelekts visu laiku jau ir bijis, bet viņš vairāk nāk tādam lietotājiem virsū un sniedz savus kaut kādus, labumus, ja, un ļoti daudz cilvēku jau tādi mēģina pāriet uz to, ka savu kaut kādu tur nešķirošanu, ja, uzticēt tam
tieši bilžu ziņā, ja, un tas principā ir ļoti kvalitatīvi. Ja mēs uztaisam tur 3, 4, 5 vienādas bildes, ja pēc tam aizmirstam, kurš tad pēc tam skatās, piemēram, es pats arī, ar šo te grēkoju, ja, tad, skaidrs, ka es tikai lieku iekšā ārā no telefona kaut kādos savos datu glabāšanās, un īsti nepāršķiroju. Tagad ir instrumenti, kā to vienkārši var izdarīt, ja, un pēc tam atsakot. Respektīvi, ka tev vienādās bildes pēc satura un arī tieši skaitā dokumenti pēc satura tiek šķiroti. Mums, starp citu, iekšēji uzņēmumā bija tāds mini-akcelerators, kur viena no idejām, iekšēji uzņēmums taisa kaut kādu tādu inovāciju procesu, un tad darbiniekiem ir iespēja piedalīties par iekšējām kaut kādām arī balvām, un tad viens no tādiem, tādiem pirmajiem, kas ieguva arī godalgotas vietas, šis te instruments, kā šķirot failus, gan sākot no teksta dokumentiem līdz bildēm, bet ne pēc failu nosaukumiem, bet jau pēc satura. Tā kā līdz ar to mēs arī tādā iekšēji jau domājam, kad mēs kā uzņēmums esam auguši ne tikai kā infrastruktūras uzņēmums, bet ejam jau arī mazliet tālāk solis priekšu lēnām un skatāmies, kā mēs varam piedāvāt jau kaut kādu platformu jau kā gala lietotājiem. Tu vari iedot kaut kādas tipiskākās uzņēmuma kļūdas, izvēloties veidu, kā glabāt datus, nezinu, kaut kāds checklists, kas ir jāpārbauda obligāti. Ko cilvēks varbūt nepiedomā pirms viņš iekāpja attiecībās ar Latvijas Valsts radio televīzijas centru datu centru? Tad ļoti pats vienkāršākais noteikti ir būt veidot savos e-pastos, kas ir aprits vai arī e-pasti droši vien arī, ka tagad ir Teams platformas un Slack un vispārējais, bet veidot mapju sistēmu, kur tev ir par kaut kādām konkrētām tematikām atlasīti, teiksim tā, e-pasti, un tad tev ir tur svarīgais bloks, folders, kur tu pārskati, un tad ir iespējams ir arī kaut kādas, teiksim tā, kaut kādas notifikācijas, kas nāk no kaut kādām iekšējām sistēmām, kurš tur pārsvarā, viņas tev vienkārši sakrīt, kurš tev, ja tā mapīte ir atsevišķa, tad tev ir daudz vieglāk atsakot un vienkārši izdzēst konsekventi, jo tu esi iepazinies ar kaut kādu to informāciju jau kaut kādā citā savā iekšējā IS sistēmā. Un otrs, droši vien, kad tādai reklāmdevēja auditorijai vismazāk ir neparakstīties uz automātiskajām reklāmām. Kas ir arī, visi šie te, kas subscription, kad tev nāk reklāmas iekšā e-pastos krīt, darba e-pastos varbūt tas ir mazāk. Bet tavā personīgajā, jā. Bet personīgajā noteikti. Pats galvenais veikalā tev iedodot kartīti, tu automātiski pieņem, ka tu piekrīti, ka viņi tev sūta. Īstenībā tev ir tiesības nepiekrist, tas nenozīmē, ka tu nedabūsi atlaižu karti. Var pirmo reizi saņemt, jā, bet ir visiem e-pastiem skaidrs, tiem reklāmām ir apakšā ļoti vienkārši politika, ka tu vari atrakstīties tā, laikam, latviski pareizāk, sākot no šīm te reklāmām. Un tā ir tā otra. Tev jāskrulē tā ziņa līdz beigām, tas saņemtais un tur būs. Jā, tā ir tādi divi tie pirmie, kas ir paņēmieni. Un otrs ir, ko mūsdienu pasauli piedāvā, noteikti lietot šos te dalītos, šērotos dokumentus, ja? Nevis pārsūtīt e-pastā failus katru atsevišķu, un tur katrs veids kaut kādas savas redakcijas, bet izmantot saiti, kur var jau piekļūt vairāki lietotāji. Vienlaicīgi. Google Drive, ja? Vai SharePoint, jā, precīzi. Tā, jautājums Latvijas Valsts radio televīzijas centrs. Te gan Vinēt labāk zināt, bet, iespējams, kā aizies gaisā. Es neesmu to ziņu izlasījis, Agris raksta. Es lauku radiem uzstādīju e-pārakstu telefonos, raksta Lauris. Satiku, Agris sauciņu. Satiku viņus lieldienās, un vienam telefonam nācās atkārtot sākt procesu. Kaut zinu, ka parakstījām dokumentu ar e-pārakstu ar šo telefonu un certifikātu derīgi līdz 27. Labi, ka apskatījos un salaboju, jo attālums līdz viņiem 250 km, un viņi no tehnoloģijām ir uz jūs, kaut ir gudrie telefoni. Pagāja, tas bija kaut kāds feikais, pa vidu trāpījies. Es tā saprotu? Es tā uzreiz nenolasīju to jautājumu, bet visticamāk iespējams ir kaut kas ar, kas ir, tāda no lietojamības viedokļa ir regulāri atjauniniet savas aplikācijas. Jo jebkurš aplikācija izdevējs vai īpašnieks vai produktā autors regulāri strādā pie dažādākajām atjauninājumiem, kurus iespējams kaut kādā brīdī var nefunkcionēt tieši tikai tāpēc, ka neesi uzlicis jaunāko versiju. Tas pats attiecas arī uz to CERTLV mūri.
Jo, ja tev nebūs jaunākais, ja tev nebūs telefonā jaunākā operētāja sistēma, tad visdrīzāk kaut kāda šļūra var aiziet garām. Nu, precīzi. Tā, rekomendācijas jau mēs it kā iedevām, bet atgādinājums parastam, šeit par klausītāju parasto runājam, datu glabāšanu, kā pareizāk izvēlēties datus, ko gribam saglabāt ilgi. Jo ir lietas, ko mēs zinām, ka mums vajadzēs. Tās dubultās fotogrāfijas un koncertos filmēto, to mums vajadzēs. Kur mēs to liekam? Nu, tad primāri noteikti izvēlēties kādu no sev, teiksim, tīkamākajām mākoņu platformām, nevienu te sevišķi nereklamējot, bet, iepazīties ar lietu, šo te privātumu politiku. Un trešais līmenis jau, protams, ir arī dažādākus savus laika kapsulas piedāvā, kurus var pie sevis mājās turēt lokāli, jā. Kā lietotājiem. Līdz ar to dubults neplīst. Skaidrs, ka mākonis ir jau tribults, jā, vai saucam kā gribam, bet jebkurā gadījumā tad izmantot kaut kādu ārējo pārnēsājumu arī ir opcija, bet to nodublēt vienkārši to informāciju, kas ir arī mākonī. Bet skaidrs, ka drošāks par mākoni nebūs, jo tāpēc saku, ka mākoņi tieši tie teiksim, devēji vai pakalpojumu piegādātāji strādā pie tā gan infrastruktūras līmenī, gan arī lietojuma līmenī, lai šis te pakalpojums būtu pieejams visu laiku. Un tās problēmas, kas rodās, pieņemsim, ar kaut kādiem tur, teiksim, elektroenerģijas nepieejamībām, tā jau tāda vairāk nav lietotāja problēma, tad tā ir, teiksim, tā mākoņu platformas piegādātāja problēma. Ja nelielam SIA ir vajadzīga pēc Latvijas valsts radio televīzijas centrs pakalpojumu, šajā gadījumā es saprotu, ka datu novietni vai glabāšanu, kā viņam tur jāsazinās ar jums? lvrtc.lv vienkārši un apakšā paskrūlējot uz leju ir atstāti savu informāciju. Un tad jūs ar cilvēku sazināsieties? Jep. Atradīsim pareizāko risinājumu. Par drošību 24. aprīļa Digituve izskaņā. Ko nozīmē drošs datu centrs? Jo tur runāja par drošību, bet ko tas nozīmē? Tad primāri tās ir 3 komponentes. Viena komponente ir elektroapgāde, otra komponente ir... Tā būtu neatkarīgam. Tas ir viens un dublētai. Svarīgi. Elektroapgāde dublēta. Jā, ja precīzi. Tur ir dīzelīts, tad ir arī upsīts. Jā, un papildus, tad ir tā dublācija elektroapgādē ir tā, kad ir šis te, kad ir 2 neatkarīgi ievadi, tad fiziskā līmenī, kad ir 2 kabeļi pievilkti konkrētai mājai, ja viena vai otra puse kaut kādā veidā atsaka, tad ir otrs, kas darbojās, tad ir nākamais tas līmenis ir dīzeļģenerators, un tad jau ir upsis, jā. Tur viņus var sarindot. Otra lieta ir, kad ir fiziskā līmenī ir 2 vai vairāk neatkarīgi pievadi datu pārraidēja, un trešais ir tīri pati ēkas fiziskā drošība, bet tas jau ir regulēts dažādākos standartos. Tas jau arī valstiski noteikts ir. Precīzi. Es iedomājos, kā man filmas patīk diezgan. Es iedomājos, bet baigi viegli patrāpīties kādam bledim pa pirkstiem ar datu glabāšanas centriem, tāpēc, ka tu nedrīksti skatīties, ko pie tevis glabā, bet tajā pašā nelietas kaut kāds, nezinu, vai tas ir kaimiņš vai tālāks kaimiņš, kā uzņēmums novieto datus, kur iekšā ir, nezinu, kaut kāds trojas zirgs. Tad tur ir jau tādu, teiksim, kompetento iestāžu, jo mums ir savs iekšējais filtrs, kur mēs pārbaudam klientu vai patieso labumu guvējus un to izcelsmi, bet ir arī, konkrētas pārbaudas, kas mūsu filtram neiziet cauri, kurus mēs arī pārbaudam. Līdz ar to, tur atsevišķas iestādes dara savu darbu un es domāju, ka man te vairāk nav par ko šo komentēt. Līdz ar to droši ir droši. Ja tu teici, ka ir droši, ir droši. Tā, pagaidī, bet tu runāji par 27. gadu, kad mēs braucām tur to lentīti griezt. Cik ātrā laikā tad viena tāda datu centra var uzbliest? 24 mēneši kopā ar projektēšanu. Nav tik traki. Gadu laikā mēs dabūnam. Tas ir atkarīgi pēc apjoma, ja mēs skatāmies. Tas ir 2 gadu laikā. Gadu laikā viņa pēkšņi. 24 mēneši, tu teici. 24 mēneši. Jā, precīzi. Tas ir 2 gadi kopā ar projektēšanu. Tad, principā tas ir droši vien atkarīgs pēc apjoma, bet, skaidrs, ka, tik cik tas maksā, tik maksā. Skaidrs, ka var jebkuru būvniecības procesu ar kaut kādu papildus būstu jau arī iedzīt, jā.
Nu, lai uz gāžu riņķī man tā gribētos jūs novēlēt, lai digitālo datu apjoms pieaug un lai mēs kļūstam par līderi kaut kādā ziņā. Mēs skaitāmies tādi, uzticami un svarīgi, ja pasaules mērogā skatāmies. Skaidrs, ka, ja mēs pasaules mērogā skatāmies, tad Latvija kā tāda vispār ir kopumā viņi, teiksim, datu centri un datu pāreide un vispār datu aprite pasaulē ir kā viena ekosistēma, kopumā. Līdz ar to Latvija ir daļa no Baltijas jūras reģiona, un līdz ar to skaidrs, lai, teiksim tā, digitālo kaut kādu risinājumu izmantotu Skandināvijā vai arī, teiksim tā, ražotājs ir Skandināvijā un pretēji tieši uz centrālo Eiropu, tad vai viņiem ir jāglabā savus datu konkrētā vietā, vai arī viņiem ir jāšķērso Latvijas robežas. Līdz ar to neatņemama ekosistēmas sastāvdaļa Latvijai, es tā nosaukšu. Esam Digitobi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un CERT.LV. Paldies! Latvijas Valsts radio televīzijas centrs datu centra biznesa virziena vadītājs Jānis Delviņš pie manis ciemos. Laižu tev tālāk, pavadīšu tā mājās. Paldies, Acīt! Čau visiem!